Sveiki, mani sauc Sanita, un šis ir mans radošais stūrītis. Ir palikušas tikai 10 dienas līdz Ziemassvētkiem, un nolēmu pamēģināt arī es uzfilmēt dažas vlogmas. Varbūt pamanījāt, varbūt nepamanījāt, bet kādu laiku biju pazudusi. Man šķiet, ka mans pēdējais vlogs iznāca maijā vai jūnija sākumā, es aizmirsu paskatīties. Bet katrā gadījumā vasara pagāja, kaut kādi projekti tapa, nekas daudz, un tad pienāca rudens, atsākās skola ar tām visam izrietošajām sekām, un adīt, un kur nu vēl ierakstīt kādu video, vispār tam tā kā neatlika laika, un par to, godīgi sakot, nebija. Nē, tā nevarētu teikt īstenībā. Es par to visu laiku domāju, jo man tā kā patīk veidot šos te video, bet vienkārši nebija tam laika. Lai neveidotu vienu garu video, kas tad ir tapis par pusgadu, nolēmu izmēģināt šos te īsos video. Šodien man mugurā ir pašas adītais džemperis. Adīju to pēc Margaritas Grīsles apraksta Liona. Izskatās viņš šādi te. Lietoju to ikdienā, saņemu komplimentus vēl joprojām no kolēģiem darbā. Adīju no Santnes Gārda mini alpaka, klāt pieliku drops kitsilku, mazgāju pēdējās reizes veļas mašīnā un varu teikt, ka adījums ļoti labi valkājās. Bumbulīšus vispār neredzu, un kopumā esmu ļoti apmierināta ar šo džemperi. Tiešām viņš ir tāds foršs. Šis modelis ikdienai, manuprāt, ir ļoti piemērots. Bet šodien es pastāstīšu par savām zeķēm, kuras esmu uzadījusi sākot no jūnija. Gada sākumā Renāta dziedātāja izsludināja šo te zeķu kopadīšanu, un, protams, kad man bija tāds, es gribu piedalīties, un es noteikti varēšu katru mēnesi uzadīt pa zeķu pārim. Līdz augustam es to varēju. Augustā jau sāka kaut kā palikt grūti. Vienkārši uznāca periods, kad negribējās īsti adīt, un tad iekavējās viens zeķu pāris, iekavējās nākamais zeķu pāris, un tad, tagad jau es esmu decembrī, un, protams, ka mans pēdējais pabeigtais zeķu pāris ir augusta zeķis. Bet neesmu pastāstījusi jums arī par iepriekš uzadītajām zeķēm, tad sākot no jūnija. Sākšu ar jūnija zeķēm. Jūnija zeķēs es izadīju dziju atlikumus, un, lai zeķes būtu interesantākas, tad izmēģināju arī izšuvumu. Parastās zeķes ar klasisko kvadrātiņa papēdīti. Man purngals patīk šīs te ar neredzamo šuvi sašūtais. Un izmērs man šķiet, ka tas ir 39. Tā kā uz manu kāju bija palicis pāri tātad Alizē Superwash baltais. Tad šī ir Filkolana Arveta zeķu dzija. Arī palika pāri no manām, man šķiet, ka māja zeķēm, kuras biju tāds rozā uzadījusi ar puķītēm. Un šis te ir Midaras Astral Superwash dzija, un kuru mēnesi es adīju, vairs nepateikšu, man šķiet, kad aprīlī tās zeķes var. Kamera man taisa nelielus brīnumus kaut kādus, nekad tā nav gadījies, bet labi, turpināšu filmēt. Tad par šo te izšuvumu. Izšuvu pirmoreiz kaut ko šādu, pamācību meklēju YouTube'ā. Nopirku Adi internetu veikalā papīru, kurš izkūst ūdenī. Viņu, vienmēr sakot, uz viņa es uzzīmēju puķītes, ko es atradu internetā. Tad uzlīmēju uz izstrādājuma,
izšuvu, un tad, kad es iemērcu šo te zeķi ūdenī, tad šis te papīrs, kuru es biju uzlīmējusi virsū, vienkārši izkusa, viņš pazuda, nebija vairāk. Nu, lūk, un tā man sanāca tādas glītas puķītes. Tas tā kā par tām jūnija zeķēm arī viss. Bet jūnijā vēl beidzot es saņēmos nobeigt vienu zeķu pāri. Nedaudz pat neērti teikt, kurā gadā es viņu iesāku, bet es jums pastāstīšu, kā ir, tā ir. Vai ne? Es ļoti lepojos, ka es pabeidzu šīs te zeķis. Šis bija testa adījums, kuru es iesāku 2021. Gada februārī. Tajā gadā man piedzima meita, un es zināju, ka ir palikuši tikai dažas nedēļas, līdz es viņu satikšu, bet man likās, ka es to izdarīšu. Nu, sēdēju dekrētā, nu nebija jau tāpat īsti ko darīt, un domāju, ka nu paņemšu tā kā. Un tāpat es domāju, ka es arī slimnīcā pādīšu, un tad, kad meita piedzims, tad jau es arī varēšu pādīt. Bet, nu, teikšu godīgi, es biju tādā kosmosā, kad es ļoti ilgu laiku vispār neko neadīju. Nu, lūk, un tā, tagad ir 25. gads. 4 gadus šīs zeķes man stāvēja nepabeigtas. Es periodiski viņām pieķēros klāt, bet tā arī nekad nepabeidzu. Zeķes ir, nu, es teikšu, ka viņas ir diezgan sarežģītas. Bet izskatās ļoti iespaidīgi. Protams, ka skaistākās zeķes, ko es esmu uzadījusi noteikti, un arī sarežģītākās. Jā, Maksi. Ja tikko mans attēls sāka kustēties, tad kaķis tur ūsas pakasīja pret statīvu. Nu, jā. Tā, nu tad par šīm te zeķēm. Zeķēm nosaukums ir Gothic Leaf Socks. Aprakstu ir veidojusi ukraiņu dizainere Rina, es pierakstīju, Manasterijanu. Izmantoju Alizē supervašu dziju, lai gan es ļoti labi atceros vēl joprojām, kā es mocījos, lai iekļautos autoras blīvumā. Es sākumā gribēju izmantot Regijas Merino Jak zeķu dziju. Viņa man bija tādā zaļā mālu tonī. Man ļoti patīk šī te Merino jaka dzija, bet tās pavadiens ir nedaudz biezāks nekā, piemēram, Alizē supervaša, kaut gan man šķiet, ka tā metrāža baigi neatšķirās, bet ziniet, kā ir, citreiz raksta, ka tā metrāža ir tie 400 līdz 420 kaut kādi tie metri 100 gramos, bet atdot tik un tā, tas blīvums mainās. Un pat atdot tu jau jūti, ka tas pavadiens ir savādāks nekā, nu, piemēram, tur citai zeķu dzijai. Jā, un tad es tur mainīju zeķu adatas, varbūt 2 mm vajadzēja, varbūt tur vēl kaut ko, bet beigās bija 2,5 mm un Alizē supervažu dzija. Tātad beidzot jūnijā es šīs zeķes pabeidzu. Bet ir skaisti, vai ne? Īsts mākslas darbs patiesībā. Visi šīs te pīnītes labiski grieztajā rakstā ir radītas. Jā. Man meita arī ir mājās, tā kā ja jūs tagad dzirdiet, ka viņa dzied fonā, neņemiet ļaunā. Jūlijā zeķu tēma bija jūras vējš, un es nolēmu adīt šādas te zeķes. Atradu Drops Design mājaslapā bezmaksas aprakstu. Man šķita, ka šīs te zeķes ļoti, ļoti atgādina jūru, tādēļ es tās izvēlējos. Un šis arī bija tāds ļoti interesants projekts. Tūlīt pateikšu, kādas dzijas es tur izmantoju. Šis te
apraksts ir paredzēts 2 drops fābela krāsām, numurs 91 un numurs 162. Abas šīs te dzijas ir tādas zilganas ar krāsiņām. Zeķes adās turp atpakaļ un pēc tam tiek salocītas un sašūtas aizmugurē ar neredzamo vīli. Tā kā šeit principā to šuvi nevar neredzēt, viņu arī nevar just. Visā garumā šeit ir vīle. Man Instagram profilā ir uztaisīts arī reels, kā izskatījās, kad zeķe ir uzadīta un kad es viņu salocīju, sašuvu un kā tad viņa tur izskatījās. Tā, sanāca tā, ka bija jāada 2 rindas ar vienu krāsu un pēc tam 2 krāsas ar nākamo dzijas krāsu. Un tad tur veidojās šāds te smuks raksts. Jā, zeķes es adīju pasen. Grūti tagad pateikt, kā tur ir, kas īsti bija. Izmērs bija uz manu kāju 39. izmēru. Purngals ir tāds interesants, šāds te. Viņš veidojās ar īsajām rindām, un beigās viņu vienkārši savilka un sanāca šāds te purngaliņš. Man tā kā personīgi nepatīk šāds te purngals. Vienkārši kā viņš estētiski izskatās. Bet tad, kad es uzvilku šīs te zeķes kājās, tad patiesībā tas uz kājas sēž ļoti labi. Tā kā, ja gribās paeksperimentēt un uzadīt kaut ko jaunu, tad es iesaku šīs te zeķes izmēģināt. Apraksta nosaukums ir Ocean View. Atstāšu arī tajā apraksta kastītē saiti uz šo te aprakstu. Man šķiet, ka īsumā tas par šīm zeķēm arī viss. Tad ejam tālāk. Ir augusts, un augusta tēma bija piedzīvojumu mēnesis. Uzadīju parastas zeķes, neko tur nekādi raksti, nekas tāds, bet es biju noskatījusi, ka gribētu pamēģināt Nipro simfoniju Terra dziju. Un ir viena šķetere ar nosaukumu Himalai, un man šķita, ka tas tā kā ir piemērots šai te mēneša tēmai, un es iegādājos šo te dziju. Un vēl papildus tam es biju pasūtījusi lietuviešu internetu veikalā dziju un dāvanā saņēmu dzijas tītaviņas. Un man, protams, arī tās gribējās izmēģināt, tāpēc 2 zaķi ar 1 šāvienu nopirku šķeteri un varēju pamēģināt satīt uz savām jaunajām dzijas tītaviņām. Tā, rādu zeķis. Tā, man dievu gali te karājās, vēl neņemiet ļaunā. Šīm te zeķēm sastāvā ir 75% merino un 25% poliamīds. Jā, poliamīds. Ļoti patīkams taustē. Ļoti patika adīt. Un pastieties, cik skaisti stāv valdziņi ir sastājušies. Kaut kādu pūku pielipusi. Bet, vienmēr sakot, jūs redziet, cik tas adījums ir skaists. Tagad rādot atcerējos, kad vienu zeķi pabeidzu ātrāk, tad paņēmu pārtraukumu un pēc tam adīju nākamo zeķi ar tām pašām adatām, ar to pašu valdziņu skaitu, viss tas pats, bet man laikam sanāca tieši tā pēdas daļa, ka bija jāpabeidz. Un viena zeķa sanāca platāka nekā otra zeķa. Jā, es to nevarēju, protams, pārdzīvot, izārdīju un adīju vēlreiz. Un pievilku diegu stingrāk. Sanāca labāk. Bet teikšu godīgi, tik un tā, zeķe ir drusku lielāka nekā pirmā zeķa. Un šis manā praksē nav pirmais gadījums, kad man tā gadās, un man tas ļoti krīt uz nerviem. Es nezinu, kāpēc tā ir, ka tu tā kā
adi vienu un to pašu, un nav jau pagājis tik nenormāli ilgs laiks. Es saprastu, ja tur būtu pagājis gads, un es paņemtu tās zeķes, un man tur adīšanas blīvums būtu mainījies. Bet nepilns mēnesis paiet, tu paņem to zeķi, un reāli nevari vairāk uzadīt tā, kā tu adīji to pirmo zeķi. Bet gadās. Tad šī ir viena zeķe, šī ir otra zeķe. Dzija maksā, man šķiet, 13,99 grami, diezgan padārga, bet es gribētu nopirkt vēl kādu citu krāsu, jo man šī dzija ļoti patīk, viņa ir patīkama taustei, un arī adīt bija tiešām patīkami. Adīju ar baudu, tā kā iesaku pamēģināt. Nezinu gan, kā valkāsies. Tad ir atlikušas septembra zeķes, kuras es esmu iesākusi adīt, neesmu pabeigusi, un gan jau, ka pabeigšu nākošu gadu kaut kad. Jo zeķes ir skaistas, bet es zinu, ka es viņām nepieķeršos klāt. Pastāstīšu arī, kāpēc. Tā, paskatījos, kāda ir septembra tēma, un septembra tēma bija krītošās lapas. Meklēju Pinterestā iedvesmu, tā kā gribēju iekļaut lapu motīvu šajās te zeķēs. Atradu vienu ļoti skaistu Novitas aprakstu, bet nevarēju atrast, kā to iegādāties, vai to vispār var iegādāties. Un Novitas mājaslapā es tieši šo te zeķu aprakstu neatradu. Metu mieru un meklēju atkal Drops mājaslapā. Atradu. Zeķis saucās Fairy Dancers. Adu tās no Alizē Supervash dzijas, kuru nopirku vasarā kaut kad, jūnijā vai jūlijā biju Rīgā, un iegādājos zeķu dziju. Vispār šī dzija bija paredzēta manām Lainas soks. Esmu nopirkusi šādu te aprakstu. Neesmu uzadījusi, nopirku to aprakstu jau, es nezinu, gada sākumā, bet uzadījusi zeķes vēl neesmu. Un tagad šo te dziju es izmantoju citām zeķēm. Tā, tad rādu. Maksis pieķērās manam kamolam. Viņš ļoti sen nebija tā darījis, bet pēc kāzām biju atstājusi vaļā savu durvis uz savu radošo stūrīti, un no rīta pamostoties, Maksis man pie guļamistabas durvīm bija nolicis savu medījumu. Tā gadās. Tad Fairy Dancers ar šādu te skaistu lapu rakstu. Aizmugurē 1x1. Vēl ir uz adatiņām, adu uz šīm te, cik bija, atceros 9-inch circulars, 23 cm laikam tās adatas čiegu. Es tagad ļoti bieži adu ar šīm te adatām, man tik ļoti ir iepaticies. Man šķiet, ka šis ir franču papēdis. Jā, zeķes solās būt ļoti skaistas. Raksts nav sarežģīts, tur tiešām nav ko darīt, un man adījās ātri. Bet es tagad apstājos šajā te vietā, kur ir tā kā tas papēža noraukums. Un kāpēc es apstājos? Tāpēc, ka es esmu pieradusi, ka gan augšdaļai, gan apakšdaļai tā kā ir jābūt ar vienādu valdziņu skaitu. Bet tajā Drops aprakstā nesanāk tas vienādais skaits. Un tad es tā drusku apjuku, bet kāpēc tā vispār? Un vai tas tā būs normāli, ka man tur vienā vietā ir vairāk valdziņu nekā otrā? Varbūt, ka tā ir jābūt. Bet vienmēr sakot, es tur kaut ko sāku jau tā kā noraukt. Man šķiet, lai būtu tā kā ierasts, kad tā kā puse uz pusi, lai ir vienādi. Bet tad es nodomāju, bet varbūt jāpamēģina adīt, kā ir aprakstā. Un beigās es to zeķi noliku malā, un neko es tur neizdomāju, un neko es neuzadīju. Kaut kad jau es viņu pabeigšu, jo ir jau smuki. Un runājot par to pirmo aprakstu, ko es biju noskatījusies, interesanti sagadījās,
Nu, jūs jau no maniem iepriekšējiem vlogiem esat dzirdējuši, ka šeit tad kaut kādus pērlis atrodu andeli. Un es atkal noķēru vienu pērli. Šādu te adīšanas žurnālu. Tas ir Novitas izdevums, man šķiet. Nu jā, Novita. Vienīgais, ka tā nav angļu valoda. Bet no otras puses adīšana jau ir diezgan tāda universāla valoda. Līdzīgi kā mūzika, vai ne? Gan jau, ka sapratīšu kaut ko. Saņēmu šo te žurnālu un uzminiet, kas tur ir iekšā. Tur ir iekšā tās zeķes, kuras es gribēju tā kā septembrī adīt. Tā, kur viņas ir? Atradu. Šādas te viņas. Nu, ļoti līdzīgs tam dropsam, tikai šeit tās lapiņas nesaskarās, tur ir tāds 2 kolonas ar lapiņām. Aizmugurē arī tas, šī te daļa ir izskatās ar vairāk valdziņiem, dropsam ir 1x1. Nu, lūk tā. Tā kā būs man kaut kad ko pamēģināt uzadīt. Lūk tā, paliek jau tumšs, kaut gan pulkstenis ir tikai 2:30, bet man ir tāda sajūta, ka pieceļās tumsā, strādā tumsā un aiziet gulēt tumsā. Saula ļoti pietrūkst, bet šodien Liepājā nedaudz jau saula bija izlīdusi un par to liels prieks bija. Bet mēģināšu uzfilmēt vēl kādu video, lai tad tās 10 dienas līdz Ziemassvētkiem būtu piepildītas ar manām vlogmām. Tas šodien arī būs viss. Šogad jaunas zeķes vairs netaps. Iesāktās netiks pabeigtas. Cik pozitīvi, bet tā ir. Paldies, ka skatījāties un tiksimies nākamajā video.